sit palāt pretinieku komandas vārdsargs, tātad esam skaitliski. Pilnā sastāvā. Un uzreiz izgājiens Ozoliņš. Vārtīs Andris Ozoliņš, uzreiz pa taisno, no noraidītā soliņa. Ļoti veiksmīgi. Nu, nogulē Vitas spēlētāji dzirdēja, kad es Strātās atsit. Živīs. Un Rīgavārtā, Sandis Ozoliņš. Manuprāt, Ozoliņš arī pieslēdzās uzbrukumā pie tālā Stābiņa un Niživijam. Beidzot rezultatīvs punkts. Dinamo Rīga! Dinamo! Ar Miķelim. Tagad. Labi! Krišāns Rēdlis, 3-0. Un atkal Dinamo Rīga! Dinamo! Iespējams, kapteiņi visvairāk arī pie 3-0. Un vārtīs Andris Ozoliņš hat-trick spēlē. Lieliski. 4-1. Brīnišķīgi. Dinamo Rīga! Dinamo! Un tad pievērsīsimies viņiem. Un vārtīs 5-1. Jānis Sprūkts. Nu, teicam, Mārtiņa Karsuma piespēle neskatoties, nu tādā ģirta Ankipāna stilā varētu no vienas piespēles uzreiz. Dinamo Rīga! Dinamo! Priekšā Sprūkts. Jānis 1-1 ar vārdsargu. Aļis Stratovs ļoti labi nospēlē 6-1. Un beidzot. Nu, šādā situācijā tiešām tur ir vienkārši jāmet. Dinamo Rīga! Dinamo! Šāviens būs spēles rakstura maiņā turpmākajās spēlēs. Un vārti! 7-1. Dinamo Rīga! Dinamo! Šī spēle ir pelnīta uzvara. Rezultāts tikai vēl jāfiksē. Un noraidījums šokais spēlētājiem. Arnaskis grib ar kādu izreikināties. Ozoliņš iesaistās cīņā, ne tikai divus vārdus ir gūs, bet arī parādīja saviem spēlētājiem, ka tomēr, ja šādi provocē, tad ir jāiesaistās cīņā, kurš tur Sandis Ozoliņš guļ uz ledus. Tur Jablonskis, nu, protams, ir atrasts komandas kapteinim, vēl karās klāts visam Koltam. Un Kris Kolts nav tas no spēlētājiem, kurš atteiksies izvicināt durvis, jo arī viņš ir kāvies spēlēs un prot, kā to dara. Es domāju, ka bez dažas spēles, bez Jablonska aizvadīs, iespējams arī bez Timkina viņas komanda, iespējams vēl bez kāda. Nu, patiešām atliek tikai pasmaidīt par šādām epizodēm, ko Lundmarks arī dara. Nu, ko citu.